Esmu Rudolfs Puķītis, sporta entuziasts. Mans produkts ir līdzsvara dēļi, kas paši par sevi nav kāds konkrēts sporta veids, bet tas ir palīga līdzeklis jebkuram sportistam, jebkuram sporta veidam, kuram ir nepieciešams līdzsvars sajūtas attīstība. Ideja par līdzsvaru dēļiem principā attīstījusies jau ir krietni pat pirms manis, 1960. 50. gadi, kad aktīvi sākās šī surfa kustība Amerikā, Austrālijā, kur, protams, arī izcilās surfa pludmalēs šādi nav viļņu. Un tad vīri, dāmas, kuriem šis ir dzīves stils, viņi gribēja nodarboties arī ar surfu tādā brīdī, ka nav viļņu. Un tad, lai trenētu savas spējas, tad radās šis te līdzsvara trenažieris. Nekad nebūtu domājis, ka gūsim atsaucību no motosportistiem, kas stāv uz viņu un tur rokās kaut vai velospēda stūri un savā prātā izbrauc it kā virāžas. Mēs ražojam un piedāvājam cilvēkiem šo te palīgu līdzekli, un ne tikai kā praktisku lietu, bet arī kā dizainisku elementu. Paši mēs viņu saucam kā funkcionāls mākslas darbs. Tas, ko es no mentora visnotaļ gribētu uzzināt, kādu padomu vairāk iegūt, ir tas, kā no visām tām idejām, kas tev ir apkārt, tu tomēr to visu spēku koncentrēt tādā piltuvē uz to vienu, lai arī tas kārdinājums ir ķert un grābt arī visas pārējās idejas, kas apkārt tev galvā ir katru dienu, katru mirkli, principā.